Semināra pirmajā daļā noklausījāmies referātus un ziņojumus par jautājumiem, kas skar šā gada pašvaldību vēlēšanas pieredzi, kā arī vairākiem citiem aktuāliem Latvijas vēlēšanu vidas problēmu jautājumiem. Bet šajā darba grupā tad mums ir iespēja detalizētāk izrunāt, arī diskutēt par to, kā nākotnē varētu attīstīties vai kā vajadzētu attīstīties Latvijas vēlēšanas sistēmai un kādas papildus procedūras vēlētājiem vajadzētu ieviest un būt nepieciešams. Protams, jāņem vērā, mums jāpatur prātā, ka gala lēmums vēlēšanas sistēmas izmaiņas izdarīšanā ir politiķu, Saeimas deputātu kompetence un atbildība. Taču arī mums, vēlēšana administratoriem, noteikti ir savs redzējums par šo tēmu, kas varētu būt noderīgs gan Saeimas deputātiem, gan arī atbildīgiem ierēdņiem, kas ar šo lietu nodarbojās. Tā, es pavisam ātri minēšu 10 argumentus, kāpēc vēlētāju reģistra kārtība būtu ieviešana Saeimas vēlēšanās. Pie katras varētu arī runāt izvērstāki, bet es domāju, ka sākumā pietika, ka es vienkārši tos punktus uzskaitītu un varbūt mazliet paskaidrotu. Tā, es jau runāju iepriekšējā reizē par deputātu un vēlētāju tuvināšanos, un šis bija viens no tiem soļiem, kas palīdzētu vēlētājiem un deputātiem kļūt tuvākiem viens otram, būt labāks kontakts. Tagad tas ir mans pirmais arguments. Tad mēs ar vēlētāju reģistru varētu daudz labāk izkārtot to situāciju vai nokārtot situāciju, kas pat labāk atrodas ārzemēs, ka visi tie, kas balso ārzemēs, balso par Rīgas vēlēšanu apgabalu. Un ārzemēs varētu būt 70, varbūt pat vairāk tūkstots vēlētāji, kas tad daži tur būtu no Latgales, daži no Kurzemes, Zemgales un Vidzemes, un, protams, daži no Rīgas, bet viņiem visiem būtu jābalso par Rīgas vēlēšanu apgabalu. Tas ir pirmkārt netaisnīgi pret Latgali, Kurzemi, visam pārējiem apgabaliem, un tas Rīgai dot aptuveni 5 vietas vairāk, kā viņai jau tagad ir. Varbūt 4 vietas vairāk, ja tur būtu daži tie arī Rīgā reģistrēti vēlētāji. Tad izbeigt vēlētāju migrāciju no viena vēlēšana apgabalu uz otru. To es uzskatu kā tādu ļoti lielu ļaunumu, kur faktiski ļoti grūti ir to īsti konstatēt, bet tas tā pa kluso pusi notiek, bet vispilgtāk to parādīja, tas princips vispilgtāk to parādīja Zīgaris ar saviem banāniem, ka viņš aizvilināja no Rīgas uz Jelgavu. Ne jau, teiksim, tā partija no tā nevinē, ja viņi ir, teiksim, vienotības vai reforma partijas atbalstītāji, jāpieņem, viņi balsos par to pašu partiju, bet tas būtiskākais ir, ka tā var pielikt plusus un mīnus, un tā tur notiek tāda, var notikt, un tajā laikā noteikti notika, manipulācija. Un arī mēs varam lasīt avīzēs un dažās reportāžās arī iepriekšējās vēlēšanās, kur par labu Latviju vienu kandidātu atbalstītāju brauc uz Zemgali nobalsot par savu favoritu, varētu teikt, un tad otrā favorita atbalstītāja brauc uz Rīgu un nodeva savas balsis tur. Tas nav nekur dokumentēts, bet man viena dāma stāstīja, kas tieši šito lietu novēroja. Īģu ciemā piebrauc 2 autobusi, viņi prasīja no kurienes, viņi no Zemgales, par ko viņiem par ko jābalso, to es neminēšu, nebūtu korekti, bet un tad pēc tam mēs brauksim uz zoodārzu un mums būs pusdienas. Bet viņi pateica skaidri gaiši, par ko jāliek klusiņš ir. Tad ļoti svarīgs apsvērums ir, ka tas samazinātu un lokalizētu krāpšanās risku. Pat labāk, ja notiek krāpšanās un neiespiež spiedogu pasē, cilvēks var arī migrēt tālāk un balsot vairāk kārtīgi. Un ir šausmīgi grūti, faktiski neiespējams sadzīt pēdas, un īstenībā var apstrīdēt visas vēlēšanas, visu vēlēšanu procesu, un vēlēšanas būtu jāatkārto, kas nav iespējams tajā īsā laiksprīdī no vēlēšanām līdz pirmās Saeimas sasaukšanai, kas ir apmēram 4 nedēļas. Tā kā mēs nonākam vienā ļoti smagā konstitucionālā krīzē, nemaz nerunājot par politisku krīzi. 5. Tas varbūt nav tik nopietns, bet tas arī ir satversmē. To es minēju, jau agrāk, kad satversmē ir noteikts, ka deputātu skaitu, mandātu skaitu katrā vēlēšana apgabalā nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kas ir reģistrēti tajā vēlēšana apgabalā. Un tādā veidā tad mēs arī tie, kas ir tur reģistrēti, arī balsot tajā vēlēšana apgabalā, kur viņi ir reģistrēti. Nevis es, rīcinieks, tagad braukšu uz Latgali, tā kā tā migrācija, un balsošu par kādu kandidātu, kas pārstāvēs Latgales Saeimā. Man izliekās tas absolūti nepareizi un negodīgi.
Un tas attiecās uz jums, tas optimizēt darbu vēlēšanu ieciklos. Jums ir kādreiz ļoti grūti vai vēlēšana, tad CVK ļoti grūti pareģot, cik tā būs tie vēlētāji katrā ieciklī. Ja ir labs laiks, tad brauks kaut kur skatīt labs vai kaut ko citu darīt, un uzreiz tad tur ir rindas un neapmierinātība. Ar vēlētāju reģistru ļoti skaidri un gaiši, cik tas maksimālais varētu būt dalībnieku skaits. Un tad varētu rēķināt, būs 60% vai 65%, 70%, vismaz to var aprēķināt, un tad var darbspēku arī labāk sadalīt. Tie ir tādi argumenti, kas man liekas ir vērā ņemami, bet es gribētu minēt vienu arguments, kas ir bijis pret vēlētāju reģistru, un tas ir, ka varētu samazināties vēlētāju aktivitāti. Tas arguments ir balstīts vienkārši uz nezināšanu par to, kā notiek vēlēšanas. Atsauc bieži vien ir uz to, ka pašvaldību vēlēšanās piedalās mazāks, vēlētāju skaits proporcionāli mazāks nekā Saeimas, un tāpēc, ka tur ir vēlētāju reģistrs. Visur pasaulē mazāk līdzdalība ir pašvaldību vēlēšanās kā Saeimas kā parlamentu vēlēšanās. Un, teiksim, tie iemesli man liekas diezgan skaidri, ka cilvēki uzskata, ka Saeimas vai parlamentu vēlēšanas tomēr ir svarīgāks par pašvaldību vēlēšanām. Tāpat arī Eiropas parlamentā ir zema līdzdalība. Zema līdzdalība Eiropas parlamentu vēlēšanās ir visur. Tā ir tāda krīze Eiropā, kur 30–40% piedalās dažās zemēs. Mums vēl bišķi augstāk tas turās. Tā kā tas arguments manā uztverē ir galīgi bez seguma un tiek balstīts uz ļoti emocionāliem apsvērumiem par to, ka tad dramatiski kritīs līdzdalība Saeimas vēlēšanās. Un es uzskatu, ka tur tiešām nav nekāda pamatojuma. Es tieši domāju, ka ar vēlētāju reģistra kārtību mēs varētu pacelt aktivitāti Saeimas vēlēšanās. Un tad būtu viena vēlēšana kārtība visās vēlēšanās Latvijā. Tad cilvēkiem būtu skaidri un gaiši, kur viņi iecirknis ir, nevis, ka vienreiz viņi var tur, un otrreiz viņi nevar tur, viņiem jāiet kaut kur citur ir. Tā kā tas būtu arī tāda vienota kārtība. Būtu atvieglot balsošanu pa pastu. Kā tas tagad notiekās? Ja es gribu balsot pa pastu, man jānogādā mana pase ir, teiksim, vēstniecībā, kur tad ieliek zīmogu pasē un atsūt man vēlēšanu materiāls. Tā pase man jāsūti vienreiz turp un otrreiz atpakaļ. Tas dokuments nav manā rīcībā varbūt pat 2 vai 3 nedēļas. Un tas ir diezgan svarīgs dokuments un tā arī vien tāds liels mīnus. Rezultāts ir tāds, ka tikai daži simti balso pa pastu. Pēdējās vēlēšanās, man liekas, nobalsoja, man Arnis noteikti izkoriģēs, ja tā nav kā 250–260 nobalsoja, un iepriekš kādas 600, bet ne vairāk kā 1000. Un tur ir daudz vairāk kā 1000 vēlētāju ārzemēs. Tā kā tā balsošana pa pastu ir ļoti grūta. Ar vēlētāju reģistru viņi būtu jau reģistrējuši savu adresi, reģistrējušies, viņiem aizsūt tur materiāls uz mājām, uz to adresi, kur viņi dzīvo vai kur viņi pieteikšies. Viņi nobalso un atsūta atpakaļ. Punkts. Vienkārši. Un pēdējais, tas ir 10. ir, kā jūs labi zināt, tagad ir arī personas apliecības. Plastikas gabaliņš, uz ko nevar spiedogu uzlikt. Tagad ir kādi 17,000 tādi, kam ir tikai šīs te apliecības. Un tagad mēs Saeimas tajā mūsu komisijā kaut kā tur mocamies atrast kaut kādu risinājumu. Es īstenībā nemocos, jo tur nav labi risinājumi. Labs risinājums būtu vēlētāju reģistrs. Bet tagad tie cilvēki, kas bija izņēmuši tās apliecības pirms Saeima uzlika to noilgumu, ka varēs balsot tikai ar pasēm līdz tam brīdim, ka būs ieviesis elektroniskais reģistrs, vēlētāju reģistrs, pie kā, cik es saprotu, valdība nestrādā. Tiem cilvēkiem, tā kā viņi paļāvušies uz likumu, viņi var pieteikties un saņemt savas pases bez maksas. Ja pārējie to nevarēs, ja viņi gribēs iet balsot, viņiem jāmaksā būs 20 lati pa pasi, lai viņi varētu iet nobalsot. Manā uztverē tas ir absolūti negodīgi un netaisni. Līdz nākamām vēlēšanām tas skaits varētu būt 30–35,000. Tā kā te ir ļoti labas iespējas, kad visu to procesu apstrīdēs Satversmes tiesā. Tāpēc es esmu 100%, ja ne vairāk, par vēlētāju reģistra kārtību arī Saeimas vēlēšanās. Paldies par uzmanību. Tēma mums gan ir viena, tas ir vēlētāju reģistrs, vai tad viņa ir bremze vai instruments. Mums ir jāvienojās kopā vai jāmēģina atrast atbildi uz 2 jautājumiem. Vai viņš
šis vēlētāju reģistrs un iepriekš sagatavot saraksti varētu būt balsojošo skaita palielinošs instruments, vai mēs varam to izdarīt? Un ja jā, varam izteikt arguments arī pret diskusijā, protams. Un tad mēģināsim atkal atrast kontrargumentus. Bet ja mēs vienojamies par to, ka taisnība ir man, kas domā, ka tas ir instruments, tad gadījumā labāks rezultāts būs, ja mēs kopīgi apspriedīsim, kā tieši tas ir realizējams. Es ceru, ka tas darbs teiks uz priekšu. Jo raugi, kāpēc bija tā doma? Tādēļ, ka tad, kad parlaments noraidīja Liepiņa kunga priekšlikumu izskatīt jautājumu par to, ka reģistrs ir lietojams kā instruments arī Saeimas vēlēšanās, viņi tiešām diezgan pārliecinoši šis konkrētais priekšlikums tika noraidīts. Bet argumenti un diskusijas neizskanēja, izņemot to vien, ka vēlētājiem ir pierasta pasas viedokļu sistēma, ka viņš grib brīvi iet uz jebkuru iecirkni, nedomājot par to iepriekš. Vai tas ir nopietns arguments vai nē, par to mēs arī varam izteikties, bet citu argumentu nebija. Un diskusijās vai sarunās pēc tam ar Liepiņu sakās doma, ka patiesībā tie cilvēki, kuri balsoja, viņi nemaz nav īsti informēti par vēlētāju reģistra tām iespējām, kuras viņš sevi ieslēpja. Lūk, vispirms, ko es gribu pateikt? Kā radās doma, ka vēlētāju reģistrs ir tas, kas mazina aktivitāti? Ziniet kā? Atcerēsimies laiku, kad mēs bijām par 10 gadiem jaunāki. Septembrī 20. vairāk kā 1 miljons cilvēku aizgāja un piedalījās tautas nobalsošanā par dalību Eiropas Savienībā. Vairāk kā 1 miljons. To strīt mēs pāršāvām, bet vēlēšanās pēc tam un arī pirms tam īsti mēs to strīt neesam pāršāvuši. Līdz ar to ir kā skaidrs, ka sekojošās vēlēšanas, kas bija pēc nepilna gada, 2004. gada jūnijā, pēkšņi nokritās līdzdalība līdz 40%. Šoks. Un Saeimas vēlēšanās tajā laikā visu laiku bija 70%. Daudz. Protams, varam lepoties. Pašvaldību vēlēšanās to laiku bija ap 60%. Līdz tam gājas. Un pēkšņi 40%. Vai Eiropas parlaments būtu pie vainas? Nevienam tas prātā neienāca. Tikko miljonus nobalsoja par šo problemātiku. Aktuāli visiem likās. Kas tad pie vainas? Vēlētāji, tie paši komisijas, tās pašas politiķi, tie paši televīzijas, tas pats pēkšņi 40%. Pēc būtības, kas pirmais acīs iekrit, ir tas, ka šajās vēlēšanās, atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām un Saeimas vēlēšanām, tik lietots vēlētāju reģistrs ar sarakstiem. Cilvēki bija piesieti pie vietā. Bet tam interesanti, ka līdz vēlēšanu dienai ne presē, ne sabiedriskajā telpā tāda problēma, ka cilvēks justos piesiets pie iecirkņa, faktiski neparādījās. Tas parādījās tāds spēšu uzbangojums jūnijā, kad bija jāskaidro, kāpēc nokritās vēlētāju līdzdalība. Un ja jau tās grēka atlaišanas āzes ir, tad, protams, viņš ir ticis eksploatēts pietiekoši intensīvi un šobrīd ir iesēdies diezgan stabili apziņā. Tā pašā laikā aptaujas rāda, ka cilvēks, kurš neatrodas dzīves vietā, kurš ir aizbraucis uz ārzemēm, kurš nevar nokļūt iecirknī, visas šīs problēmu joslas, kas saistītas ir ar vēlētāju sarakstu, kad jāiet uz vienu iecirkni, tur apmēram 10% kopā, visos vēlēšanu veidos. Tā prezentācija ir tev rokā. Jā, labi. Man bija tabula tur, un pārējais 90%, kāpēc neatsītas vēlēšanām, ir saistīts ar citu raksturu problēmām. Neredzu par ko balsot, tāpat nekas nemainīsies un tā. Tieši tas, ko Liepiņa kungs runāja pirms tam. Nav šīs sarunas starp vēlētāju un ievēlamo. Protams, varētu būt, ka vajag risināt ar visus tos 10%, paturēt pasas viedokļu sistēmu cerībā, ka tā palielināsies vēlētāju skaits. Bet ja strādātu pie šādas problemātikas, lai vēlētājs sajustu savu saikni, ne tikai ar deputātu, bet arī ar citiem sabiedrības locekļiem un ar valsti, viņam ir jāsarunājās. Un tieši šī, manuprāt, ideja, ka varētu sadalīt mazākos apgabalos, veicinātu sarunāšanos.
Pasieties, kāda bija efekts, kad aizliedza vienam tiem pašiem partiju līderiem visos apgabalos piedalīties vēlēšanās. Partijām uzreiz bija jāmaina komunikāciju un stratēģija pirms vēlēšanām. Sarakstu skaits samazinājās no 20 uz 13. Un ievēlēt tika jau pavisam cita kvalitātes parlaments. It kā nenozīmīga izmaiņa sākotnē, efekts milzīgs. Paskatieties šī klusuma periods pirms pašvaldību vēlēšanām, kad, es gribētu teikt, samazinājās televizorā smadzeņu skalošana. Manuprāt, efekts arī ir vērojams. Līdz ar to no katras izmaiņas noteikts efekts ir. Savukārt, ja būtu mazi apgabali, kas, protams, piesaistītu vēlētājus ne tik iecirkti, bet, protams, arī pie šī apgabala, varētu veidoties situācija, ka no katras partijas 7-8 cilvēki tādas grupas sacenšas savā starpā, klauvē pie durīm un, protams, grib, lai viņam atver. Un tad viņš ir mieru arī uzklausīt. Un, manuprāt, tas varētu veicināt šo te līdzdalību. Un tad, ja mēs strādātu pie tā, ka tie 90% varbūt nokristos uz stipri zemāku skaitu, kas, protams, palielinātu to skaitu, kāpēc viņš nevarēja nobalsot, jo viņš nebija vidījus vienkārši vēlētāji. Gribētāji skaits palielinātos. Tā kā es redzu šo nevar piespiest mīlēt arī Raini. Nevar piespiest mīlēt, bet un ar likumu piespiest mīlēt valsti arī nevar. Par ko tad ir stāsts? Stāsts ir par to, ka ar likumu var radīt tādu vidi vai apstākļus, lai šāds dialogs veicinātos. Un divos vārdos iesildīšanai par tām pašām priekšrocībām. Jā, pirmkārt, dzirdējām, ka internetu balsošana būs agrāk vai vēlāk. Viņi nav iedomājami bez kvalitatīva reģistra. Kvalitatīvs vēlētāju reģistrs neradīsies uz klikšķi no rīta. Viņš ir jāattīsta. Otrs ir par šīm pašām iespējām cilvēkiem, kas pārvietojās. Vēlētāju reģistrs kā instruments, kas piefiksē, ka cilvēks vēlās balsot ne vēlēšana dienā, vēlēšana iecirknī, bet kādu citu veidu izvēlēties, ir faktiski vienīgais drošais instruments, kādā veidā to nodrošināt. Es šobrīd pasapņošu, bet es gribētu teikt tā. Sākotnēji vēlētājs iecirkni varēja mainīt, un vēl šobrīd likumā ir norma, līdz 25. dienai pirms vēlēšana dienas. Kāpēc? Tāpēc, ka centralizēti izgatavot visu sarakstu. Tāpēc, ka nav pārliecības, kā strādās reģistrs, bet tas bija 2004. gadā. Šobrīd pārliecība, ka reģistrs strādā, ir. Par to liecina arī tas, ka pagājušajā pavasarī iecirkni varēja mainīt internetā. Tas nozīmē, ka faktiski vēlētājs noteikti, uz kuru iecirkni viņš ies vēlēšana dienā, var nevis 25. dienā pirms vēlēšanām, bet krietni tuvāk. Vēlētāju reģistrs kā instruments ir attīstījies. Mēs šobrīd domājam par to, ka vēlētāju sarakstus, ko lietot iecirknī, varētu izdrukāt nevis centralizēt PMLP, bet gan uz vietas. Jā. Tieši tā. Lejuplādēt šo datubāzi un lietot uz lietas. Nākošais ir, ja jau vēlēšana komisijas var lejuplādēt un uz vietas izprintēt, kāpēc gan tad uzreiz arī nevarētu runāt par to, ka viņš atrodas arī elektroniskā formātā iecirknī, ienākot iecirknī, līdz ar to faktiski, protams, varētu uzreiz noteikt, vai viņš ir piederīgs šim iecirknim vai nav. Saliekot kopā sākotnēji dažus iecirkņus, kas pašvaldības ietvaros, mēs varam jau veidot iedīgļus online reģistrācijai. Kā rezultātā mēs faktiski manā skatījumā varam nonākt pie situācijas, ka vēlētājs, ja vien viņam ir pieejamas vēlēšanu zīmes, varētu nobalsot, faktiski jebkuru. Jo online reģistrācija tāds iespējas mums varētu dot. Eglāja kungs
jums jau teica par to jautājumu problēmu, kas ir Saeimas vēlēšanu sakarā. Satversmē ir ierakstīts pilntiesīgi locekļi var balsot. Ir Satversmes tiesas spriedums, kur saka, ka nevar visiem, kam juridiskā rīcības spēja ierobežot arī pārējās tiesības. Tas nav samērīgi. Mēs sakām, nu tad vajag ņemt ārā šo likuma normu no vēlēšana likuma Saeimas. Kusiņa kungs un visi cieņi, viņš ir speciālists, viņš saka, bet pag, tieši tā kā Ridors teica, Kusiņa kungu vārdu. Nav lieku vārdu satversmē. Ja satversme to ir paredzējusi, tad tam tā ir jābūt. Cienījamie kolēģi, vai Saeimas vēlēšanās, kad lietojam pasas piedokļu sistēmu, jūs varat noteikt, kurš no tiem, kas ir atnācis, ir ar ierobežotu rīcības spēju? Viņš nenes šo dokumentu līdzi. To dokumentu viņš neņem, pareizi. Es atceros, kad pirmo reizi lietojot vēlētāju reģistru, bija Pogrētas gadījums, kad atnāca kundze un teica, kāpēc es visu mūžu dzīvoju šeit, visu mūžu balsoju tieši šim iecirknī, un pēkšņi jūs man neļauj. Iecirkņu komisija sazinājās ar reģistru, izrādījās, ka viņai radinieki ir sakārtojuši juridisko rīcības spējas ierobežojumu, lai viņi savus īpašumus neiztiek. Bet viņi saka, pag, pilni pats ar zīmogiem. Tā kā faktiski tikai reģistrs arī būtu tas, kas nodrošinātu, ka vai nu tad tās tiesības ir un var balsot, vai tās tiesības nav, tad balsot nevar. Šobrīd ir tā kā atšķirīga situācija starp juridisko pusi un faktisko pusi. Jā, sevišķi grēlos uzsvert savas bažas, kuras man kremta kopš tā brīža, kad ieviesa administratīvo šo te procesu. Un visi var strīdēties par visu ko, un tieši Saeimas vēlēšanu kontekstā. Kad, ja tiek apstrīdēts rezultāts vienā vai 2 vai 5 iecirkņos, tad kā mēs no tā tiksim laukā. Vēlētāju reģistrs dot iespēju tos pašus cilvēkus uzaicināt vēlreiz pēc nedēļas vai pēc 2. Savukārt tagad, kad ir pasas piedokļu sistēma, tā nav. Jā, izskatās, ka šajās Saeimas vēlēšanās mums būs šī pasas piedokļu sistēma un diez vai parlaments pārdomās. Taču mūsu uzdevums šobrīd ir nevis pārliecināt esošo parlamentu, lai obligāti līdz nākošam gadam ieviestu šo reģistru. Es tagad uzrunāju atbalstītājus. Tas nav mūsu uzdevums šodien. Mūsu uzdevums šodien ir uzsākt sarunu, lai nākošreiz, vai šis parlaments vai nākošreiz, kad sāks spriest par reģistru un iepriekš sagatavot sarakstu lietošanu vai nē, viņš būtu jau ar lielāku zināšanu un ekspertu viedokļu bagāžu, ko izmantot kā argumentus diskusijās. Un to es ceru, ka mēs varētu kopīgi realizēt, tik sevišķi, ņemot vēl arī vērā to, ka Saeimas priekšsēdētāji patiesībā no mums arī kaut ko tādu sagaida. Viņi, kā jūs dzirdējāt, diezgan, manuprāt, pamatot apgalvoja, ka vienmēr likumdevējs ir ieklausījies vēlēšana administratoru viedokļu. Vismaz tik daudz, cik CVK vadītāji ir ieaicināti uz komisijas sēdēm. Mūsu viedoklis ir ne tikai tiks uzklausīts, bet, manuprāt, par procentiem 60, 70, 80 un tā tālāk arī iekļauts gala lēmumā. Tas ir viss. Paldies par jūsu uzmanību. Kurš atbalsta vēlēties sarakstus arī Saeimas vēlēšanās? Lūdzu, pats liet roku. Tā viena vēlēšana. Kurš saka, ka jāapdomā pirms ieviest? Labi. Kurš saka, ka vairāk tā kā nevajadzētu tomēr? Ir viens, mums nav pilnīgi vienprātīgi, tas ir ļoti labi. Un kurš ir kategoriski pret ieviešanu? Kā pat domāt nav ko? Berlīnas zāles. Okay. Jā, bet, diemžēl, tā situācija ir tāda, kad neskatoties to, ka šeit klāsošie kungi katrā Saeimas komisijas sēdē mēģina Saimas pārliecināt par to, ka vēlētāju reģistrs būtu tas atbilstošākais risinājums,
Diemžēl šobrīd progress izskatās uz nākošajām saimnes vēlēšanām nebūs. Vēl runājot par tiem pašiem argumentiem pār, ko iepriekšējie kolēģi ir teikuši, mazliet viņi paplašinot, tad pirmais, vēlētāju reģistrs nodrošina tādu diezgan labu principu viens vēlētājs vienam balsu nodrošināšanu. Šobrīd mēs nosacīti pievērām acis uz tām nebūtiskajiem trūkumiem, ko varam teikt, gan par šīm rīcīgi nespējīgām personām, gan par tām potenciāli iespējamām situācijām, kad cilvēkiem ir zaudējuši, teiksim, Latvijas pilsonību. Pasis viņi nav nodevuši. Viņi ir pazaudējuši pasis. Gadā mums vairāk tūkstoši cilvēku pazaudē pasis. Un Latvijas likumdošana ir tāda, ja jums pasi ir pazudusi, jūs paziņojat, kad viņi ir zudusi, saņemat jaunu, bet pēc mēneša tīrat savu māju, gultas, atrodat savu pasīti. Viņi formāli vairs nav derīgi, bet kamēr derīguma termiņš nav beidzies, jūs viņu varat izmantot dažādiem netik likumīgiem mērķiem. Tā kā tikpat labi jūs varat aizstaigāt uz vēlēšanu iecirkni ar jauno un ar veco, jo vēlēšana komisijas nevar pārliecināties par šī dokumenta nederīgumu, pieejam nederīgam dokumentu reģistram jums nav. Vēlētāju reģistrs dod jums unikālu iespēju. Vēlētājs ir atnācis, ir parakstījies, viss, tad šāda situācija nav iespējama. Otrais, par tām pašām identifikācijas kartēm, ja pareizi sakot personas apliecībām runājot, jā, šobrīd 17,000 personu šādas kartes ir saņēmuši, viņām nav pases. Saima liedz viņā nobalsot. 1000, kurš saņēma pirmajos mēnešos, kad likumdošana vēl nebija pilnībā sakārtot, mēs iedosim bez maksas. Pārējiem 16 uz vēlēšanām, es domāju, ka vēl vairāk mēs teiksim paldies. Mums jau pēc pagājušās otrdienas zvana cilvēki sašatuši. Jūs mums solījāt no valsts puses, ka viss būs kārtībā. Kur ir mana pase? Dodiet bez maksas. Mēs sakām, piedodiet, mēs jums nevaram palīdzēt. Vēl viena tāda situācija. Valsts no vienas puses šīs personas apliecības mēģina veicināt, ka tas būs primārais dokuments. Piemēram, šobrīd valsts ministru kabineta koridoros kursē koncepcija, ka no 17. gada vienai personai, kura vēlēsies saņemt veselības aprūpi, būs vajadzīga šī personas apliecība. Tad no vienas puses mēs sakām, ka personas apliecība ir vajadzīga, no otras sakam, nē, vēlēšanās aizvien paņemt pasi. Tāda neviendienīga rīcība no valsts puses. Jā, varam teikt, ir trūkumi vēlētāju reģistram. Vēlētāju reģistrs vēlētājs piesiets vienam iecirknim, nevaru braukt, kur gribu, esmu pieredzis. Ejam pretim vēlētājiem, mēģinam šos trūkumus kaut kā novērst. Agnes jau aizskāra šo tēmu. Dodam iespēju vēlētājiem līdz pēdējiem brīdim izlēmt par to, kurā iecirknī viņš balsos. Ja mēs varētu vēlētāju reģistru izveidot tādu, ka vēl nedēļu iepriekš jūs varat, es negribu teikt iepriekšējā vakarā, tas būtu pārāk droši, bet nedēļu iepriekš jūs lielākā varumā gadījumu zinat, ko jūs darīsiet nākamajās brīvdienās. Mainīt vēlēšanu iecirkni, dodam vēlēšanu komisijām šos sarakstus izdrukāt. Es domāju, ka tie pretinieku argumenti būtu līdz minimumu samazināti. Tas tehniski un teorētiski ir iespējams, ja ir sadarbība no jūsu puses, jūs esat gatavi šos sarakstus drukāt, jums ir tehnika. Nav kaut kāda ārkārtas gadījuma, ka vēlēšana rītā pēkšņi kaut kas nestrādā un sarakstu nav. Gan jau Cimdara kungs izdomās kādu variantu B. Es redzu tikai par šādām jaunievedumiem. Līdzinājā prakse, es domāju, ka no gada uz gadu mums ir arvien labāk gan pats vēlētāju reģistrs darbojas, gan viss tā loģistika ar sarakstu drukāšanām, izplatīšanām un tā tālāk. Ir lietas, kas jāuzlabo, un te būtu arī svarīgi dzirdēt jūsu priekšlikumus, kā jūs redzat. Ja jūs esat pār vēlētāju reģistru ieviešanu, mēģināsim pārliecināt. Ja pret arī jūs. Jā, jo jāsaprot arī tie argumenti pret, kā mēs varam, viņus pārsvērt tajā pusē, kur ir par. Paldies, jā. Rosinātu sākt diskusiju. Būtu, ko jūs domājat par līdzšinējo pieredzi ar vēlētāju reģistra izmantošanu? Saimnes vēlēšana likums, cik saprot, 3. lasījumā vēl nav pieņemts. Ir jāveicina sabiedrības aktivitāte, sabiedrības iesaistīšanās šajā procesā. Es kā vēlētājs tikai piekdienu vai sestdienu bez tā pūziņās
TV3 ziņās uzzināja, ka Saeimas vēlēšanās nebūs derīga ID karte. Nav jau runa par tiem 10 000 cilvēkiem, kuriem nav pases. Bet arī tie cilvēki, kuriem pase ir, bet viņi ikdienā lieto ID karti. Pašvaldību vēlēšanās ar ID kartēm pēc maniem tādiem novērojumiem, cik es redzēju, es domāju, ka ne mazāk kā 20% cilvēku nāca ar ID karti, jo viņiem tā karta ir ikdienā kabatā. Nevelti to novilcināja ID kartes lietošanu līdz iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, jo tad viņi nevarētu realizēt tās ID kartes izmantošanu. Tā kā es domāju, ka nevajag nolaist rokas, un tas līdz rudenim, līdz Saeimas vēlēšanām vēl laiks ir. Pastāv faktiski arī institūcija valsts prezidents, kas var apturēt to likumu izsludināšanu, lai ieviestu, un mēs varētu realizēt vēlētāju reģistru jau nākamajās vēlēšanās. Un praktiski arī situācija to, ka samazinās vēlētāju skaits. Jā, viņš samazinās, bet ļoti liels skaits samazinās uz izbraucēju rēķinu. Ja manā apsaimniekojumā mājā no 15 dzīvokļiem, praktiski 8 cilvēki ir prom ārzemēs. Viņš arī pasaka, tā kā viņa runā, ja valstī nevajag mani, tad kāpēc man ir jāiet balsot? Un praktiski pilsēta ir tukša. Vakaros neviena nav mazpilsētā. Rīgā to tā nejūt. Bet lielākā daļa mazpilsētas pasaka, ka nav iedzīvotāji. Tur jau ir tas, kad ir lielākā daļa izbraukus, un mēs jau varam cerēt, ka nāks, bet nav jau kam nākt uz tām vēlēšanām. Un tagad piesiet to vēlētāju pie konkrēta iecirkņa. Arī tā ir, kā ir. Vai nevarētu atrast tādu kompromisu? Uz Saeimas vēlēšanām ir reģistrs, bet viņš darbojas pa visu valsti. Identifikācijas kartes ir visiem. Tādā gadījumā, ja es eju, kur gribu, balsoju, kur gribu, mani nofiksē, vai Vidzemē, vai Latgalē, kur tajā brīdī esmu. Līdz ar to, tā kā vēlētāji tiesības neierobežojam, no vienas puses, no otras puses precīzi uzskaita. Tā ir nākotne, protams. Iedzīvotāju reģistra, pārstāvi no CERTA un no LRTC. Un šo 3 institūciju atbildīgie cilvēki, tie 3 institūcijas, kurš nodarbojas ar internetu balsošanas projektu, viņi man pārsteidz ar to, ka viņi kategoriski teica, ka šobrīd nav neviens gatavs vēlēšanu dienā nodrošināt, lai bez pārtraukumiem garantētu dienas garumā reģistrāciju. Tas varētu būt tāds zilais saknis, uz ko varētu virzīties, bet mēs varētu sākt ar mazākām lietām, sākot ar to, ka pašvaldību vēlēšanās, piemēram, Rīgā, varētu nobalsot jebkurā Rīgas iecirknī. Mēs pašvaldības ietvaros jau varētu sākt. Mēs varam sākt arī iecirkņu ietvaros elektroniski, lai cilvēki aprot ar ideju, lai nerodas pretestība, kādas bija ar balsu skenēšanu Rīgā. Es pieņemu, ka tā pretestība lielākoties bija saistīta ar to, ka viņiem pēkšņi nāca šis uzdevums, lai cilvēki aprod ar šo iespēju, un tad viņi tālāk var attīstīt. Jo faktiski katrai jaunai idejai lielākā problēma nav tehniskajā sadaļā. Lielākā problēma vienmēr slēpjas galvā, kur cilvēkam ir jāveic kaut kas vairāk un savādāk ar citām papildus iemaņām nekā līdz šim, kur viņš izdarīja mazāk, bet par to pašu naudu. Tāpēc pakāpeniski attīstība, evolūcija ir labāka, bet tas virziens es tā kā viņu atzīst par labāku. Viņš var būt iedzīvotāju reģistrs, kas ir konkrēti zinām cilvēku, būtībā vēlēšana komisijas locekļi savus iedzīvotājus pazīst jau pēc ģīmu un līdzības, ka tur nav tā, ka tur pēkšņi kaut kas ieklīst. Pa lielām. Es esmu Durbas novads, tur cilvēks uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt nosacīt. Bet, teiksim, tā reģistrācijas procesā, pieņemsim, viens no komisijas locekļiem ir tas, kas darbojās ar, teiksim, cita pieraksta cilvēku. Dators ir visās komisijās, viņš uzreiz vienkārši konkrēto cilvēku ievada iedzīvotāju reģistrā, viņš ir reģistrēts, pieņemsim, kaut kur Mārupē vai Rīgā, vienalga kur, viņš uzreiz, teiksim, tur, teiksim, kaut vai brīdinājums signāli parādās, teiksim, kādā no vēlēšana iecirkņiem, un tad ir jautājums, ja nav pretsignāls, tad viņš šeit var balsot, ja atnāk pretsignāls, viss viņš jau ir nobalsojis, un viņš jau ir identificēts kā potenciāls, teiksim, ļaunprāts, kur jau ir jau prese un vispārējais. Tā nav, ka es esmu galīgi pret, bet viņam ir
teiksim, jābūt tā, lai, nu, tiešām tie cilvēki, teiksim, tā kā Durbas novada arī, tā kā bija brīvais režīms, balso visi, kur grib, atbrauc kāznieka autobusi, atbrauc caurbraucot mednieka autobusi, ir cita aktivitāte. Jo šīs pēdējās visas vēlēšanas, kas ir ar reģistru parādās, viss tur ir, nu, labi, nu, tas vidējais rādītājs virs tiem 50 ir, bet viņš nav tas, kas, teiksim, būtu kaut kādā brīvākā režīmā. Kas ir tie novadi pagasti, tai pilsētai, tiem cilvēkiem ir tuvāk atnākt uz to pilsētu nekā uz to pagastu centru, kas atrodas varbūt 5-6 km attālumā. Un, nu, kā Bauskas pilsētā, piemēram, tur ir tā, kā saka, tie Bauskas priekšciemi, tad, kad bija cilvēks varēja nākt uz jebkuru iecirkni, jā, tad tur tais Īslītes un Sodas un Mežodnes pagastos aktivitāte 30%, tāpēc, ka tie iedzīvotāji nobalsojuši Bauskā, jā. Bet to jau varētu atrisināt. Principā tos tuvējos priekšciemus piesaistīt Bauskas pilsētai, novads tas ir viens un tas pats, un faktiski viņu vēlētāji reģistrē atrastos, un nevis tur teikt Sodas ciemā, kurš uz 6 km attālumā, bet Bauskas pilsētā, kas ir otrā pusē upē, jā. Nu, teiksim, tas ir, domāju, ka tā nav vienīgā pašvaldība, kur tas novada lauku teritorijas, vienai daļai lauku teritoriju iedzīvotāji tā pilsēta ir tuvāk nekā tie lauki. Tas, jo tās zemās aktivitātes jau var droši vien parādās tajās vietās, kur ir švakas attiksme, kur tiem cilvēkiem ir grūti tikt, kur vēlēšana iecirknis atrodas kaut kādā tur tālā vietā, kur cilvēki neapdzīvo, un viņi saka, nu, priekš kam, kad man iet uz 6 km uz to iecirkni, man tur autobusis nevajag, labākajā gadījumā vienreiz dienās pašvaldības autobusīs tur aizsūt, ja? Tur tā aktivitāte tāpēc nav. Kādas vēlētāju vajadzības jūs esat novērojuši vēlēšanu sagatavošanas laikā savos novados, Republikas pilsētos, un kādas papildus balsošanas iespējas būtu nepieciešamas Latvijā? Mums ir aktuāli vēlētājs skaits, milzīgi liels vēlētājs skaits uz konkrēto iecirkni. Tas ir traki, ja ir pār pa 3000 un teiksim, ir pirmais stāvs, otrais stāvs. Nu, tādas lietas, bet viņas nav teiksim, tādas, ko varētu likumdošana pamainīt. Bet, vēl par vēlētājiem, protams, ir šī te paša invalīdi jautājums, jo pirms katrā vēlēšanā mums zvana invalīdi, kuri grib, lai piebrauc pie viņiem mājās, un tad mums ir jāstāsta, lai viņi sev skaita par slimiem, un tad mēs pie viņiem brauksim. Nu, tad ir pensionāri, kuri arī domā, ka viņi nevar tikt līdz vēlēšanu iecirknim, un domā, ka tas ir, ka viņiem iesniegumu vešana arī jānodrošina vēlēšanu komisijai, tā kā šādi te jautājumi, bet tie ir vairāk tīri tehniski, tie nav tādi jautājumi, kas būtu risinām Saeimas vai citu politisku līmeni. Man būtu tāds jautājums. Es saprotu, ka bankas ir privāts instruments, bankas paroles un kartes, tas ir tātad konkrētā uzņēmuma produkts. Bet kāpēc viņš nevarētu arī būt kā elektroniskās balsošanas dokuments? Kas tur ir tas pats juridiskākais pamats? Kas tajā ir par iemeslu? Kur valsts būtu tā kā parādās šī kompānija, vai kas tur ir? Kāpēc viņš kā e-paraksts der? Mēs prezumējam, ka tāda iecirkņu maiņa nav tik būtisks, kā lai saka, darbības, kur būtu nepieciešams kvalificēts šis certifikāts. Jo tā atšķirība tāda pavisam vienkāršot runājot ir drošības līmenī, kas ir šim elektroniskajam parakstam un banka autentifikācijas līdzekļiem. Šis kvalificētais e-paraksts ir viena pakāpe augstāks. Līdz ar to vēlēšanās, ja viņas arī būs šīs elektroniskās, izmantos šo, lai saka, kvalificētu elektronisko parakstu. Ar banku autentifikāciju mēs varam mainīt iecirkņus, deklarēt dzīvesvietu, teiksim, netik būtiskas lietas. Tāda ir tā vienkāršota atbilde. Ja es esmu ņēmis vārdu, tad šeit izskanēja tā diskusija par elektronisko vēlētāju reģistru, eju uz jebkuru iecirkni, kur gribu un reģistrējos. Pie šīs idejas Arnis jau teica, 10 gadus atpakaļ mēs uzrakstījām koncepciju 2003. gadā un bijām diezgan optimistiski, ka mēs ātri to ieviesīsim. Tā mana praktiskā atbilde ir tāda, nav problēma, mēs to varam pēc gada jau radīt, bet tā lielākā problēma ir tāda. Ko Arnis darīs tad, ja tajā Durbē, es nezinu, cik jums tur ir iecirkņi, pēkšņi būs sakara pārtraukums? Vai Arnim ir plāns B, ko darīt tajā brīdī, ja nestrādā šis internets, stundu 2? Un ja stundu 2 nestrādās, vai tas nebūs pamats apstrīdēt vēlēšanu rezultātus? Nu, lūk, ja ir plāns B, tad pēc vienkārši padomāt, ko darīt? Arnis sūta autobusus uz Durbu, viss sved, es nezinu, uz tuvējo, kur strādā. Zīgerists.
Vai mēs radām superdrošu, nezinu, vienu internetu pakalpojumu sniedz LMT, otru sniedz Tele2, vēl kaut kas, bet tas viss maksā. Līdz ar to, ja tas pakalpojums ir iepriekš, nu tā kā internetu vēlēšana balsošana, tad iepriekš balsojot, nu stundu nestrādāja, mēģiniet pēc stundas un problēma pa lielam nav, bet šeit ir laiks no tikiem līdz tikiem, vēlētājs ir ieradies, ar autobusu atbraucis. Jūs sakat, piedodiet, internets nestrādā. Bieži mums ikdienā gadās mēs aizējam uz vidu vai uz mani iestādi pēc pases, un tā gadās mums pasaka, diemžēl, sakara pārtraukums. Nu, pagaidiet. Varbūt 15 minūtes, varbūt pusstundu, varbūt 2. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd nevaram novērst. 10 gadus atpakaļ es biju jaunāks, mēs ar Arni bijām gatavi to visu izveidot, bet sapratām, kurš atbildēs par tām sakām un kā mēs viņus varam novērst. Ja mēs varam novērst, uz priekšu īstenojam.